Labdien, šeit es Minecraft un šodien es jums parādīšu Minecraft Skyblock serveru shopu. Tātad jūs tiekat izmest šeit, sākumā jau jūs tiekat, protams, izmest tur, tad jums ir jāiereģistrēs, līpsiet ar registru, tad jums jāizdara visu, ko jums prasa. Jā, šis ir multiplayer un tad nedaudz logo. Jā, tad ejam šeit, vēl apgriežamies, ir jauns beta server. Ja godīgi man viņš nepatīk, ka es labākai vecajā un es pieredzi, zinu visu, kur kas atrodās. Tad jums ierodas šeit pa tuneli iekšā. Runājamies par lagošanu un glukiem. Tā mēs esam šeit, labais spēles tīkšķis. Un jums rādās teleporting will commence in 5 seconds, don't move. Tad jūs nedrīkstat kustēties, kamēr jūs teleportēties. Tātad šeit jūs redzat veikalu, jūs redzat, kas viņu ir sastādījis to veikalu, kas uztaisījis. Jā. Tātad šeit jūs varat pieiet, labi, es parasti to daru cobblestone. Pieejam šeit. Jūs gan varat iegādāties viņu, gan varat pārdot. Protams, ja pārdodat, tad jums iedod $5, bet ja jūs pērkat viņu, tad jums viņš maksās $10. Kā jūs Skyblockā tur uztaisat, un tad jūs viņus sarokat un tad pārdodat. Jā, un šeit ir ļoti daudz, šeit ir 3 vai 2 pat stāvi, kuros visu kaut ko var pārdot, nopirkt. Mēs, piemēram, mūsu Skyblockam pirkām cūku to spawneru. Viņš maksāja 5000, tādēļ mēs, lai viņš dabūtu, pārdevām cobblestone. Un tā arī sakrājām ar lēnā garā sakrājām. Jā, šāds izstāstīts veikals. Redz viens Enders 111 noteikti iepērkās vai pārdot kaut ko. Vai mums mēdās vienkārši. Jā, šāds lūk ir veikals. Ja jūs gribat zināt, piemēram, cik jums ir nauda? Slipsvītara, money. Man ir $440. Tas ir maz. Iepriekš es nopirku spawneru, man bija krietni vajag. Es visu iztērēju, tagad nav vēlams kaut ko te veikalā pirkti. Jā, jūs nopirkt, jūs varat ieraugt slipsīt, kad jums ir silence, tā kā jūs ierakstat vienkārši slipsītra, divas ierakstījos. Jā, šeit ir bišķi lagi tie veikali. Tas vienmēr man veikals lago. Es nezinu, kāpēc, bet tur daudz tie bugi un tādā garā. Tā, baigi foršs laiks, jā, tas bija daudz. Tā izskaidrības ierakstāt un enter nospiež. Kā jau redzat, es lidbušu savā salā, savā būvētajā islandā. Jā, man viņš razāk lago. Jā, ir daži lagi. Tur ir vaļā, kas te ir bijis un aizvērs. Varbūt arī piedošu sev. Jā. Jā, un varat gaidīt, drīzumā būs gan jau kāds mans draugu filmēts video. Jā, viņš varbūt tieks, un mēs arī varbūt būs 5. epizode. Šī neskatījās kā epizode, šī bija cerējums par šovu, par tā parādīju, kas kā. Jā, mēs kā šeit rokam to cobblestone. Jā, šeit. Un jā, tādi mēs sakrājam spawneru. Es jau daži nezinu, var aizvest līdz spawnerim parādīšu, kāds viņš izskatās. Redzēt, mēs jau esam daudz ko sataisījuši. Tā, tad jā. Te kāds nav aizvērs durvis. Reku spawneru. Mēs varam ieiet iekšā. Jā, un reku ir tādi kastīte. Un tur spawnojās cūks. Ja uzprasa adminam, viņš it kā nomainot, bet mēs viņam esam prasījuši, viņš nemaina mums, vienkārši mums tā gaļa pārāk daudz, mums viņu jau tur daudz neēdam, kā ņemam. Jā. Šeit mums tā trepīts. Mums var parādīt, cik daudz mums ir tā gaļa, mums ļoti daudz ir. Redzēt, tā mums ir kādi 1, 2, 3 seti ar ķēlu cūkas gaļu. Un regu mums arī cepta cūkas gaļa ir 2 seti, un es nepilns. Jā, mums te
dzīvošanai pietiekoši. Nu jā, servera, tā teikt, IP būs aprakstā. Jā, lūdzu komentēt vairāk, es neko nekomentēju, tāpēc lūdzu komentēt, lai mēs zinām, vai patīk, vai nepatīk. Kaut vai tikai laiku uzspiežam, mēs sapratīsim. Jā, un reku mūsu meža šaubu. Tā, nu jā, mēs te domājam redzēt, kā mums tur spawners iepriekšējā sērijā es būvējos, bet tā arī neesmu pabeidzis. Vienkārši man ir, darīšanas, es nevaru visu laiku spēlēt Minecraft, gribas bišķi atpūsties. Jā, šī bija, var teikt, nebija epizode, bet tāda, tā kā, informācija, info, tā teikt, par šito nedaudz vairāk bišķiņu par šo serveri. Jā, tas vispār ir angļu serveris, nav latviešu. Nu, jā. Nekā tas man bija tur nāk pirmais. Jā, tā arī ir šis te video varētu arī noslēgties. Tā mums ir viens kabels, jā. Apakšā mums nekas nav, dārs mums ir augšā. Mēs vēl domājam pabeigt šodien, varbūt rīt kaut kad uztaisīt un noplānot, kā izskatīsies mūsu pabeigtais spawners. Jā, šī bija mūsu, tā teikt, man jau galvā epizodes, bet šī nebija epizode. Jā, paldies, ka skatījāties un jā, lūdzu subscribe. Un lai jums jauka diena, uz redzēšanu!